Ilgstoši izplatītais naratīvs par mūsu klimatu ir šāds. Globālā sasilšana un siltumnīcas efekts izvedīs mūsu planētu no līdzsvara. Politiskās partijas, kā arī plašsaziņas līdzekļi ir stingri pārliecināti un apgalvo, ka mēs esam uz apokalipses sliekšņa un ka Zeme dažu gadu laikā tiks iznīcināta. Šo katastrofu paredzēts novērst ar siltuma aizsardzības plāniem, klimata lockdowniem un enerģijas taupīšanas plāniem. Lai savu pārliecību izplatītu sabiedrībā, klimata pētnieki atkal un atkal tiek aicināti uz sarunu šoviem. Tā 90. gados to darīja Mojips Latifs, kas tajā laikā bija klimata pētniecības seja. Šodien viņš ir pārliecināts globālās sasilšanas aizstāvis, bet 1997. gadā viņš vēl apgalvoja, ka nākamos 20 gadus ziemas būs augstas. Tomēr izrādījās, ka tā bija acīmredzami nepareiza prognoze, jo ziemas tajā laikā bija ļoti maigas. 11 gadus vēlāk Latifs to atzina, bet, kad moderators par to viņam jautāja, vienlaikus viņš arī liedzās, citēju. Es tomēr pilnībā nenoliegtu šo prognozi. Zinātnē un arī klimata pētniecībā cilvēks strādā ar nenoteiktībām. Tagad, 2023. gada maijā, Markusa Lanca raidījumā Latifs vairs nerunā par nenoteiktībām vai iespējamām svārstībām, gluži otrādi. Tagad viņš dedzīgi uzstāja tikai uz globālo sasilšanu. Tas esot zināms jau gadu desmitiem. Jā, zinātne to zinot jau krietni ilgāk nekā 100 gadus, un neviens nevarot teikt, ka nesot to zinājis. Turpretī KlātTV ir publicējusi pašreizējo augstuma rekordu sarakstu visā pasaulē savā raidījumā Globālie augstuma rekordi liek apšaubīt karstuma lockdownus. Tas ir vēl viens nepatiess Latifa apgalvojums, mosties no sapņa par karstuma šoku. Taču šķiet, ka tam vai ir pārāk karsts vai pārāk augsts, vai tās ir dabiskas klimata svārstības vai cilvēku izraisītas klimata pārmaiņas, pirmkārt vispār nav nozīmes. Galvenais ir izplatīt paniku, kas padara cilvēkus vieglāk vadāmus. Galvenais ir tas, ka ir vēl viens sašķeļošs jautājums, kas rada nemierus un ir piemērots, lai atkal gūtu peļņu no vienas jaunas krīzes. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, uz kā rēķina notiek visi šie klimata stāsti.